Sveicināti, dārgā tauta. Kurš man tur filmē vai nefilmē? Jā, es esmu tieši tas pats Mārtiņš Gricmanis, kuru visi it kā zina vai nezina. Tātad visi tie, kas skatās vai neskatās, visiem žokļus aizvērt. Un vēl viens, ko es vēlējos sacīt, jā, es esmu tas pats pie tā krusta. Bet tikai man ir mēnesis. Viens nepareizs vārds, es izņēmu redzi, dzirdi, visu to, ko tu esi mācījies, pilnīgi neko pat nedarot. Un ja gadījumā vēl kaut kas ir, tad šitā es te, un man ir šitā, un tev pizdā ir. Un es tev izņēmu redzi, dzirdi visu, es tev varu uztaisīt tā, ka tevai ģivšķonkai nav bērni, es tev varu uztaisīt, ka tu esi karatē meistars, es tev varu uztaisīt, ka tu klavieris spēlē, teātri spēlē, vai šahu dambreti spēlē. Jā, es esmu tas pats adorācijas kapela, zināt? Es esmu tas pats. Jā, bez problēmām nekādām. Viens nepareizs vārds vienalga jebkurā vietā, tikai ar manu teikšanu, nevis ar vienu tantu teica vai otru tantu teica. Ja? Un pizdā tev arī ir. Man pat neko nedarot. Pilnīgi absolūti neko. Viss Ventspils naftas akcijas, viss dzelzceļa akcijas, pilnīgi viss ir mans. Jo man ir tikai mēnesis, un ja Dievs teica, ka tu palēju atbildēs, Mārtiņ, tad tā arī būs. Un ja es pateicu, ka Radio Skonto 107,2 programma direkcija, ja es esmu Elita Marga, ja, tad tā arī ir 4. stāvs. Ja nenolidos vēl pēdējo reizi, blin. Es, kad zvanīšu pie durvīm, jā, Mārtiņš Gricmans žauna aizvērs, tagad tas un šitais. Nevis tagad tu tur krāmē. Katrīna Pastanāk vakar forši nokrāmēja. Jā, pēcpusdienā es dzirdēju. Es visu laiku sēžu uz sakariem. Pilnīgi visu laiku pie šoferiem sēžu. Jā, es esmu tas pats. Varat zvanīt kaut vai kristīgajam radio, man pie dirsi. Jā, es esmu tas pats. Man ir tikai mēnesīts. Tikai vienīgi mēnesīts. Bez problēmām. Tas pats, kas pie krusta. Jā, bet tikai mēnesis. Iedod kāds uzsmēķē. Man nav. Nevar kādam palūkt? Vara. Nu jā, vajag forši. Nu, vot tā kā, jā, es esmu tieši tas pats, jā. Ņemiet un ēdiet un dzeriet, jo tās ir mans miesas un asins. Es neliekuļoju. Es esmu, cik sodījis, uztaisījis šitādus par invalīdiem. Cik es esmu uztaisījis? Tie, kas man spīdzināja ar gāzes flakonu, viņiem zini? Šitā. Viss centrāla tirgus, tur, kur es ieeju. Parasti man tur ar gāzes flakoniem un kā tik man tik nespīdzina. Es uzreiz dzirdu ārā, redzi ārā, vai nu muguru ārā, un viss pēc tam šitādu te staigā. Es esmu kāds 50 cilvēks šitādus esmu uztaisījis, pat neko nedarot. Un man ir tikai mēnesis, un man jau ir visas Ventspils akcijas. Nerunājot par Radio Skonto, jā, Elita Marga, jeb Rita Paula vai Valda Melder. Man tāda mašīna ir 1 centīms viņš maksā. Es loto vakar uzvarēju. 180 000 arī manēji ir. Bez problēmām. Es iešu šodien pēc naudas un pamēģiniet loto, neko nezināt. Viss ir reģistrēts televīzijā. Mans čeka numurs arī ir. Tā kā tā, personas kods arī ir, un viss ir, un tādā garā atbilstībā arī ir. Saka savu personas kodu. Jā, vajadzēs, jā, 11 84 11 0 96. O, publicēsim tad. Jā, droši publicēsim. Domā, ka viņi tik traki krāpjas, lai varētu... Nē. Es zinu, kā tas viss darās, draugs. Zini, kā tas viss darās? Tas viss darās tā. Mēs neko nezinām, mēs savāks tavu nav. Jā, ja tev čeka nav, iztiec. Ja man čeka nebūtu dirsā, jo visi čeki, viss šitais ir reģistrēts. Pilnīgi viss ir reģistrēts, draugi mīļai. Es atvainojos par nepieklājību, jā? Nē, šeit man ir Latvijas radio lieta. Nē, arī akcijas. Jā, Latvijas radio nav akcijas, Latvijas radio un viss. Parādi tuvāk. Es tev parādīšu. Lai varam parādīt. Jā, čeka numuru. Skatās. Nu, lai varam publicēt. Jā, droši. Uzzinās īsto čeka numuru. 180 000 manējiem. Kur tu to redzi? Kur tu to redzi? Vakar televīzijas spēle bija. Nu jā, un kur ir čeka numurs? Parādi, lai es zinu, kur nofilmēt. Jā, skaidrs. Lūdzu. Blin, tad mēs uzvarēsim. Jā, 180 000 manējiem. Bez problēmām. Un zini, kā mēs vēlējos pasakīt vislielāko paldies, tas ir, es nezinu, kā to vispār varētu. Tas YouTube'ā iet šitais? Nē, YouTube'ā nē. Latvijas televīzijā. Latvijas televīzijā? Jā. Jūs esat Latvijas televīzija? Nu, īsti nē, bet mēs palīdzam. Jā, Latvijas televīzija. Jā. Es vakar piedalījos, Loto izloses spēlē, jā. Jā, viss ir reģistrēts jums.
Pilnīgi, un pamēģiniet neko nezināt loto, jo televīzijā viss ir reģistrēts, viss čeka numurs, viss, un jūs varēsiet salīdzināt. Viss ir reģistrēts, pilnīgi viss, un pamēģiniet man neko nezināt, kad skaitļu numuri ir bijuši savādāk. Es taču zinu, kādiem viņiem ir jābūt. 1622, 8222, 3, 0245. Jā. Oi. Es taču zinu, kā tas ir. Ja? Nu, tā kā es šodien iešu uz Latvijas Loto, ko es darīšu ar tādu naudu, kā vienmēr žurnālisti prasa, ja? Nu, ko es ar viņu darīšu? Nu, ko es tev varu pateikt bērniem ziedošanu? Es visu centrālu tirgu, pusi centrālu tirgu aizsūtīšu uz Ziemeļu bērnam, uz Irlavas bērnam, noteikti uz Irlavas bērnam, ja? Visu centrālu tirgu pusi ar tomātiem, gurķiem, tur saldumu, visu to, tur zelta zirtiņas tunelī, kas atrodas tur tās piparkūks un viss pārējais. Es gribu vienkārši bērniem vienkārši Ziemassvētkus izveidot un viss pārējo. Ar šādu naudu es domāju, ka ir iespējams tādu lietu izdarīt. Jā, tur Rudolfs, tur, teiksim, nopirkt kaut kādu, tur, teiksim, sadzīves tehniku. Man tā nauda ir galīgi vienaldzīga, ja? Bet katrā ziņā es varu apsolīt to, ka, nu, kāda cūks latviešu tauta jūs esat bijuši pret mani, nu, atvainojiet, piedodiet. Ja? Jau Grits mums jādodas, ko tu vari novēlēt mums? Nu, neesiet cūks latviešu tautu. Ko vēl? Es visu to labāk. Jūs varat tikai priecāties par tādu kā mani. Tikai priecāties. Ko tu mums dod? Ko? Ko tu mums dod latviešu tautai? Ko es dodu? Jā. Mīlestību caur mūziku, caur... Mikrofonu DJ. Es neesmu DJs, es esmu tikai direkcija. Jā, Elita Marga, muti pievēr, blin. Jā, šitais televīzijā iet. Jā. Aiztais žaunu. Ja es pateicu, ka programma direkcija, tā programma direkcija. Maucam. Labi, davai. Čau.